Es studēju maģistra studiju programmā pirmstiesas izmeklēšanu. Kāpēc es izvēlējos? Pirmkārt, tāpēc, ka konsorcijas iekšējā drošības akadēmija, manuprāt, ir lieliska ideja, absolūts jaunums mūsu valstī. Otrkārt, šeit droši vien, ka nospēlēja Latvijas universitātes faktors, jo iespēja studēt Latvijas universitātē absolūti bez maksas, tā, manuprāt, ir lieliska iespēja. Un treškārt, studiju laiks, kas šeit pavadīs, tiek ieskaitīts darba laikā. Manuprāt, neizmantot šīs visas trīs iespējas būtu diezgan muļķīgi. Ja? Tā kā brīnišķīga iespēja, un es nekad to neesmu nožēlojis. Pats aizraujošākais ir diskusijas ar pedagogiem, ar profesionāļiem, tāpat tās diskusijas mūsu kolēģu starpā, jo ikdiena mums ir diezgan aizņemta un diezgan reti sanāk kolēģiem padiskutēt par dažādām tēmām. Un, protams, ļoti aizraujoši ir padziļināt savas jau esošās profesionālās zināšanas ar akadēmiskajām zināšanām un tādējādi padalīties ar pedagogiem. Man kā 3 bērnu mammai vislielākais izaicinājums ir šo visu studijas Latvijas universitātē apvienot ar savu ģimenes dzīvi. Tāpatās arī es esmu pietiekami aizņemta savā pamatdarbā Valsts policijas koledžā, kur ir jāpilda pilnas slodzes darbs. Ir tas lielākais izaicinājums šo visu apvienot, atrast laiku studijām, atrast laiku grāmatu lasīšanai. Pasniedzēji šeit ir ļoti zinoši, un, manuprāt, tā ir lieliska iespēja runāt un strādāt kopā ar tādiem profesionāļiem, kas strādā Latvijas universitātē. Arī mācību vide ir ļoti atbalstoša, un man kā cilvēkam, kurš ikdienā nestrādā ar kriminālu procesiem un neveic izmeklēšanas darbības, tas ir ļoti, ļoti noderīgi. Un tas arī milzīgs atbalsts studijām un milzīgs atbalsts studiju programmas apguvei. Noteikti varu teikt, ka konsorcijas iekšējā drošības akadēmija ir veiksmīgs projekts. Ņemot vērā to, ka jau sākotnēji es strādāju pie šīs idejas, es tai ticu. Es noteikti iesaku studēt iekšējā drošības akadēmijā arī visiem saviem kolēģiem, nebaidīties. Protams, ka tas nav viegli, bet, manuprāt, tā ir lieliska iespēja, ko piedāvā iekšlietu ministrija, un tāpēc aicinātu visiem to izmantot.